vai nešķiet, ka APF holdingam varētu šobrīd palaist akcionāru lojalitātes programmu, kas attiektos uz jauno FITEC 2 projektu. Jo galvenais arguments bija, ka nevar iedot atlaidi solām, jo neviens nebrauc uz Zalūksni pakaļ. Bet proteīnu un batoniņus var postulīt online, un tas būtu labs veids ieksnāt jaunu biznesu ar uzticamiem klientiem. Ja loģiski būtu, ar šo jauno produktu līniju varētu izveidot akcionāru programmu, kas arī viņiem dotu tīri labumu, jo pats par sevi šis te produkts ir augstas maržas produkts, nola, kā izeiviela, cik viņai ir liela marža, to jau tirgus apstākļi nosaka pa lielam, un, labi, tur, protams, ir uzņēmumu spējas un tam līdzīgi, bet, teiksim, sporta uzturam tu daudz lielāka marža ir. Un, attiecīgi, tu vari iedot kaut kādu arī motivējošu labumu kaut kādai klientu grupai vai akcionāriem, un tādā veidā viņus padarīt par vēstnešiem un par lojāliem klientiem. Es teiktu, ja jautā manu kā akcionāru viedokli, es saku, jā, APF Holding lūdzu šo izdariet, es domāju, būs forši. Uztaisiet tā, lai ir interesanti. Protams, jums arī vajag jau pelnīt, arī akcionāri saprot to, ka vajag pelnīt, bet uztaisiet tā, lai ir interesanti un motivējoši, un es domāju, būs forši, būs ļoti daudz jaunu klienti, cilvēki par to runās, līdzīgi kāds ir Viršu gadījumā, kur es pats arī kā akcionārs, kurš IPO, es bijis diezgan liels vēstnesis, kurš gan pats izmanto visu, gan citiem saka, hei, rekomendāru akcionāru kartiņa un tā, un es domāju, būs labi, jā.